Braucu Radisonā. Es esmu kaut kādā mazā smukā parciņā, kur daudz visādas baznīcas un olīvkoks. Vispār beigforši ceriņa zied, putni dzied dažādi. Cilvēku šeit nav. Tieši tas, ko es vēlējos, šādi te mirkļi. Mazais sunītis tam lielo sunītu uz mājām. Es neatceros, kāds to sauc, apcālīs vai kā, bet smaržo dievīgi. Vai, ka tur tālumā ir King David, tā māja, vai krutā cipa kaut kāda ar āra baseinu un 5 zvaigžņu iesnīgs, laikam. Bet āra baseinis, kā es skatījos, vēl nav vaļā. Un es nezinu, varbūt tās viņam mums 1. maijā viss varās. Varbūt būs jānāk iečukot kaut kad vēl. Es eju tā kā pa gājēju celiņu un es nonāku šādā te vietā. Kur man tagad iet, ko vispār es nesaprotu. Tagad ir pa augšu. Beigās satiksmes pārvī netiek. Interesanti, ok, mēģināsim. Kaut kā dīvains tik parciņš, bet tāds beig netīrs. Daudzos stāvos, interesanti. Kurā brīdī es varēšu tik lejā? Vispār tas nav parciņš, tā kaut kāda publiskā kapa. Izskatās. Jā, tā ātrāk prom no šejienes. Tātad es jau pabiju šodien tur. Un es baigi gribētu tikt uz šito, bet es neredzu kā, es jau nogāju labu gabalu. Un nav iespējas vispār šķērsot šito ielu nekādā veidā. Un viņa ir baigi intensitāte. Šī nav baigi gājējiem draudzīga pilsēta. Šī ir tā viņa upe Kūra, kas izskatās brūna. Taču brūna. Ir kā ir zils debes, bet upe izstās brūna. Nav tāds patīkamākais iespējas. Un kaut kad vajadzēs aiziet arī tur uz to panorāmas ratu, varbūt tās televīzijas torni. Tur es vēl neesmu bijusi, bet vispār apsties es šitādu normālu gabalu nogājusi. Atnāca apskatīties tādu objektu kā ūdenskritums, kad visi ir baigā satiksme šeit ir. Ir kaut kas ūdenskritums. Ja viņi nevar piekļūt klāt, tāpēc, ka te ir cilvēkiem celiņš nekāds. Braukšanas kultūra baigi atgādina Turciju, kur visu laiku ir agresīva samērā braukšana, viens otram taurē, lamājās, vicinās ar rokām. Gājējiem arī. Es atkal gaidu jau kaut kāds 5 minūtes man no zaļā gaisa. Beidzot ir. Brūnā upe ir baigi straujā īstenībā. Te piedāvā arī kaut kāds izbrauciens pa upi, bet man kaut kā nekārojās viņu skatoties. Esmu tikus līdz slavenajai fabrikai Tbilisī. Tas ir bijusi šūšanas māja. Un tāda, kas laikam līdzīgs kā mūsu Tallinas kvartāls, pie viņam jāatpastīties, tur arī esot visādas kafejnīciņas. Un vienlaiks ceļu laikam ir hostels. Jā, tas ir hostels, bet es saprotu, ka te var arī paēst no ielas. Tā izskatās iekšēnē. Jauniešu vieta. Es, protams, ir variās jaunieti, tāpēc es te esmu. Viņš mums iekšpagalmī. Šis ir tipisks Gruzijas iekšpagalms. Kaut kādas vītu kāpnes parasti ir pie mājas, un tad ir raksturīgs tās te mazās rūtiņas logiem. Un vienmēr žāvējās veļa uz auklām. Un visādi vītaņogi uz mājām. Tā romantiski, bet laikam es negribētu dzīvot šādā veidā. Un kaut kāds parasti balkoniņš tādam. Ko var dabūt slavenajā Grūzīņu krāmu tirgu? Lupatas, kaut kādas visādas krāsti var dabūt.
visādus krāmus. Visādus mazus krāmus. Ieskaitot viņu galvas medaļas, ko piesprāst sev un iet. Pēc tam 8. maijā dižoties. Visādus vadus un kas tas ir? Skolas un vadi. Rotas lietas. Re, kur arī šitais ēglis kaut kādreiz deva, kas arī latviešiem bija visiem skapī. 50 gadu jubileju. Kādam vajag lēli? Tieši bērni vai priekš sevis. Kā es domāju, ko šis piemineklis simbolizē? Tad tā kā bērns kaut kāds karājas starp kaut ko. Vai nu tā ir variants A. Grūzija, kas ir iekārusies starp Krieviju un ASV. Vai arī tas ir bērns, kuram vecāki šķirās. Nezinu, varbūt vēl kāds trešais variants. Te ir jauks parciņš ar dažādiem soliņiem, var atlaisties. Žēl, ka es nezināju ātrāk šo parciņu būtu atnākus, varbūt vienkārši pagulēt. Tagad man būtu bēl aizmigt, ka man kāds somni kaut kur neizrāda. Bet tagad gan man ir bišķiņ vēl laiks, līdz es beidzot tikšu iekšā viesnīcā. Kādā viesnīcā, dzīvoklītī. Un es varu tikmēr atlaisties, ka es noskatīju šos te soliņus. Poši smaržo pēc nopļaut zāles. Vienkārši ieslēdz laistītājs katrai meitenei. Meitene tur gulēja ar sunīju. Labi, ka es arī tur negulēju. Man būtu tāpatās, kā te meitenei gadījies. Es parādīšu skatu, kas pavarās no manas pašreizējās naktsmītnes balkoniņa. Tas tāds āra balkoniņš. Kur Radisons, kurā es šodien biju. Tur ir baznīca Svētā Trīsvienības. Un te ir lielā iela un Kūras upe. Un tur ir King Dārts. Un šis ir iekšpagalms, kurā cilvēki karina vēļu un tā. Puķu podi. Kaķis, kurš gribēja tikt iekšā pie manis, bet es viņam neļāvu. Tā ir diezgan interesanta vieta. Šūpoju tīklas, es varēšu vakarā šūpoties. Protams, vītņu kāpnes. Piemineklis. Tāds Gruzijas darba dienas vakars, cilvēki gatavojas fonā ballēties. Zīme satiksme. Esmu atnākusi uz ļoti romantisku vietu vakariņās. Tas cik skaisti. Tu ienāci nejauši uzdūros tā kā grāmatas un ēdieni kopā. Te var ņemt lasīt grāmatas. Paši tad sēž cilvēki ar datoriem un tā kā tāda vietiņa patīkama. Un ir 8 vakarā un temperatūra ir 25 grādi. Bet kolosāli tādā, tāds tropiskais siltums, kā sēdēt ārā terasītē un tiešām izbaudīt. Šī nav lēta vieta, es samaksāju kāds 25 svarus, kas kopā, bet īstenībā arī nav baigi dārgi, kas varētu būt kaut kādi 10 eiro, nē. Jā, kaut kas 10 eiro šitais viss kopā. Man ir garšīgi salāti ar zemenēm, siera. Un tārte, citrona un kapučīno, vārdsakot, skaists vakars, pirmais noslēguma. Sanāk diezgan smuki noslēgt viņu, bet jā, labi apetīti, pirmā diena. Šitais ir tas debeskrāps, kuras nebija, bet kuras redzēju no Radisona. Un šitai nu tie, bet visu laiku tirgojās kaut kādi žagariņi. Un vēl es gribēju pateikt, ka es nevaru neieiet šeit. Ejam iekšā. Gruzijas iepirkšanās kultūra. Vienkārši viss, kas nedeva, tiek mests zemē uz grīdas. Atradu šīs bikses ar zvaigznēm. Bet bērns vārka sieviešu atļā. Bet laikam nebūs, jāsaka, nekas.
Ko es te varētu vēlēties? Kaut kāds beigies tāds lupatnieks un viss kaut kur zemē, viss ir izmētāts, netīrs. Nebūs priekš manis. Televīzijas tornis naktī. Dzīva iepirkšanās ieliņa. Čipšu ekspertas vilšanās ir tā, ka viņam ir tikai Lay's un Doritos reāls, jau kaut kādā 8. veikalā to secina, ka nav nekāda oriģinālie viņa čipši. Un tā kā man arī nerodas vēl neko pagaršot. Sorry. Atradu veikalu, kur tomēr ir kaut kāda savādāk čipšu bato kaut kāda, bet viegla sālīte ar melnajiem pipariem, kaut kādiem čili. Kaut kā es laikam esmu pāēdusi, un tāpēc man nevienu īsti neuzrunā. Nebūs šoreiz. Varbūt jānopērk Laurēšu tādu masku. Kaut kādu suvenīru vajadzēs. Tie varētu būt mēs ar tevi. Es īstenībā nezinu, kas tā par ēku jāspēt, būšana kaut kāda valsts nodzīmes. Skaista ēka, un arī šī ēka. Tur ir diezgan dzīva iela projām. Jā, jūtos droši. Cilvēki, jā, viņi blenž, bet viņi nav uzbāzīgi un nav tā, ka man kāds mēģinājis apzakt šo visu laiku. Pulkstens ir 9 vakarā, bet lielveikalā ir milzīga dzīvība. Skat, kādu veikalu es atradu. Re? Gruzijā ļoti populāra serpantīna dzīšana. Te var redzēt dažādas eksemplārus. Būs jāaizved arī par šiem mājām suvenīrus kāds ārā. Vēl atradu igauņu maizīti. Brīvības laukums naktī, baigā dzīvība. Labi, nav baigā nakts vēl, bet vienalga piekdienas vakars. Un ir silts. Mēs joprojām bez andelēs un bez jākas.